granulu deglis feruli. Jā, rekur, tas mēs viņu iedarbināsim. Tagad esam Garkalnes novada pie Rīgas netālu, lai ir 30 grādi piemēram. Jā, tūlīt viņš pamirgo, iedarbinās degli caur šito balto dačiku. Diemžēl aizmirstu savu planšēti, līdz ar to nevaru parādīt kā caur telefonu, bet līdz 5 gadžetiem jūs varat šito te sistēmu pieslēgt. Rekur viņu tā strādā, tas ir feroli, itāļu ražotais, bet tā viņš izskatās. Vizuāli viss ir, resti ir jātīra vienreiz nedēļa, kā arī katlu. Viens cirkulās, pastāstīšu tagad par sistēmu, ja? Rekur viens mazais loks cirkulācijas sūknis, šeit ir ESB uz 60 grādiem, viņš piemaisā noteiktas proporcijas ūdentiņu, ja? Tas ir ļoti pareizi, lai neraudētu katlas priekšmalkas sistēmā. Ar granulu tas arī der, viss ir ok. Boileris strādā mums tikai caur elektrību, visu gadu laiku, arī ziemu un vasarā ventili ir cieti. Šeit mums ir divas mūces, visus ventilus aiztaisam ciet uz padeves caurules un atpakaļ gaitas. Šeit mums ir lielais loks, tas ir sūknis, kas iet uz radiatoriem, uz mājas radiatoriem. Šeit būs radiators plus mīnus būs 50 gradi, vidēji tā 50, varbūt 60, ja? Šito vārstu taisam manuālajā režīmā ar granulam, ar malku, lai viņš stāv gudrē režīmā. Viņš arī piemaisa noteiktas proporcijas pats. Viņš ir pieslēgts pie speciālas Honeywell smadzenēm. Es tad noņēmu, rekur ir malkas sistēma, pieslēdzam šeit, ja gribam ar malku kurināt, šeit ir granuls, ja gribam ar granulam, un rekur ir sūknis, ja. Un deglis viņu tā kā iedarbinā, pēc tam izslēdz, pieslēdz, ieslēdz, lai viņš pats atbloķējas un tikt vaļā no speciālam tad gaisa korķi, kas gadās, kas ir iekšā sūkni, bet tas diezgan reti. Tagad šī gadījumā viss ir perfekti un tā kā burvīgi un skaisti. Rekur 6 maisi tagad ir kopā iekšā, ja? Bunkurā maksimālais līmenis tas ir 9 maisi, un tad mūsu tā kā klientam mīļākam, ja, ir tāds bunkurs, pa lielam patēriņš uz 130 kvadrātmetriem ir 21 kg granulas, ja? Tas ir pusotrs maisiņš, ja? Tas nozīmē, ka 3. dienā ir jāpieber granulas klāt, obligāti. Tas nozīmē, ka rekur šeit 3 dienas, 3 sutkas pēc kārtas īpašnieks var nepiebert granulas klāt, un tad, bet 3. galā būs jāpieber līdz galam. Kā mašīna baku, jā, aizpildam līdz galam. Un tad šeit ir, kas šeit vēl ir? Mums tā kā redzat, jā, tas ir turtiņš, tas ir durtiņā, viņa ir pa vidu. Ja būtu apakšā, tad nav jāliek,